Saulīt spīguļo, spīguļo, saulīt spīguļo, 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 saulīt spīguļo, 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 spīguļo. Tā palūguši saulīti palīdzēt tautsnieki ķeras pie darba, lai sakārtotu seno svētvietu Iecevas dievdārziņu. Tieši zināms, ka šeit ir apglabāti Napoleona armijas 1812. gada Tēvijas kara prūšu korpusa virsnieki, krievi. Apglabāti ap 70, tas ir arhīvu materiāli, tad ir jāņem, lai es precīzi jums pateiktu arhīvu materiāli. Bet arī pirms tam šeit ir bijis iespējams koka baznīca 1576. vai 1567. gadā pēc dažādiem datiem. Lai īstenot vēsturnieku ideju, Iecevas sieviešu klubs Liepas rakstīja projektu un saņēma hipotēku un Zemes bankas atbalstu. Šī ir jau 5. svētdiena, kad visdažādākā vecuma un profesiju pārstāvi ķeras pie zāķiem un lāpstām. Kaut ko jau patīkam arī jāveic, ne tikai dienasčo maizi jāpelna, bet jau kaut kur dvēseli ir jāpiesaista. Un te mēs esam, tajā klubiņā Liepas es darbojos, un tad tāds enerģisks sievas, un tā mēs tā domājam kaut ko pagasta, teritorijas attīrīt, sakopt, un lai būtu viens skaists stūrīts. Izskatījās tā, ka te ir visa kā ļoti daudz un neko cauri nevar redzēt. Tad šobrīd ir tā situācija mainījusies. Pašreiz jau skaidri apjaušamas parka kontūras, uzstādīts arī kāpnes, no kurām paveras brīnišķīgs skats uz Iecevas baznīcas smaili. Tautsniekiem izdevies atrast arī dīvainu dolomīta krustu, par kuru arhīvu materiālos nekas nav minēts. Šeit domas dalās, man liekas, ka viņš ir mākslīgi veidots, bet citi saka, ka tas iespējams arī dabiski veidots, atlūstot dolomītu klīnas gabalam. Cik sens viņš varētu jūsuprāt būt? Katrā gadījumā tur nav 100 gadi, tur, es domāju, iet uz ap 1000 gadiem. Brīnišķīgās ainavas dēļ dievdārziņš jau iesaukts par Iecevas senleju, bet nākotnē šeit plānots ierīkot arī vienu posmu no dabas takas.